Tagad ļoti aktīvi reklamē tādus kolagēnu šotus. Tur iekšā ir 10 mg kolagēns. Kilogramā sanāca laikam kaut kā 350 eiro. Bet kas tur ir iekšā? Tur iekšā vienkārši parasts lielo proteīns. Tas pats, kas mums ir par 40 eiro kilogramā, tur maksā 300-400 eiro kilogramā. Es teiktu, ka kolagēns ir baigi pārreklamēts, jo kolagēns ir ļoti svarīgs cilvēku ķermenī, bet kolagēns veidojas no olbaltumvielām. Ja tu uzraksti uz produktu kolagēns, tad man tā šķiet tā bišķiņa tā kā tāda cilvēka maldināšana. Viņš domā, es iedzeršu to mazo šautiņu, tos 10 gramus, un tagad viss būs super. Bet drīzāk nekas nebūs super, jo tāpēc pa dienu 30 gramu olbaltumvielas un to pietrūks 90 gramu, nu te 10 gramu to baigi neko nemainīs. Tā kā es teiktu, noteikti kolagēns ir viens, kas ir bišķiņ pārreklamēts. Cilvēki īsti laikam nesaprot, kā kolagēns veidojās. Tāpēc mēs arī diezgan daudz aktīvi runājam par kolagēnu, lai cilvēki saprot, kas tāds ir, kā viņš veidojās. Mēs ar citu uztaisījām kolagēnu skaistumu komplektu, kur iekšā ir lielo proteīns, lai to kolagēns veidotos, lizīns, kas palīdz vēl vairāk kolagēnu veidoties, un tad biotīns bija iekšā, hialuronskābe un resveratrols, lai māti nāk jādara smukāki.